Nav sveiki visiem. Te, ka tos 10 centīmu monētas, ko atrada pirmskara Latvijas, nopļaut beidzot. Domāju, šeit pats staigājis, mazliet paregoja programmu. Jāmēģina kaut ko vēl te atrast. Signāli tie šaubīgie palikuši. Bet zemē viņš šaubīgs, parok viņš paliek labāks. Tā arī šoreiz. Saktiņi. Viņi bija skaisti ornamentēti, jā, redzams, ka parunā ir blakus mājas saimnieci. Mēs jau kādu labu laiku pazīstam. Ja jau saraksies kaut kas, tad jau viņi redzēs. Parunājām te pa visu kaut ko. Te es apstāstīju. Šajā vietā 18. gadsimtā bijusi neliela mājiņa. Jā, tur tuvāk pieies pie upes, tur ir vecāka mazliet varbūt vieta. Bet, sakt arī varētu būt 19. vai 18. Viņi tā kā ornamentēti, jā. Viņi varētu būt pat 18. gadsimta sakti, jā, pie krēkla liekamā vīrieša. Es gan nezinu, vai meitenes lika, man tad jāskatās ir avotos. Es zinu, ka veči nēsāja krēkla augšējā pogu, bija šī tās. Augsne, tas smilšaini, viņas labi saglabājās. Viņi mazliet patīrīs, viņi būs smuka krāsa. Ko pirmais atradums ir? Te bija 1 nedēļa iepauzējis. Atcer, ka pietiekoši kaut ko atradīs. Tad tagad atkal sākam kaut ko izzināt. Tepat pa to pļaviņu staigāja. Sirdsveids sakta šitā vecāka. Sakta tā nē, tas ir jostais prāds bijusi. Te ir āda caurgājis. Tas sprādzīti. Karš šodien. Tagad kamera jāveik somā. Jaku uzvilkājās, domāju, izkusīšu tā kā sviesta pīka. Labs atradums. Šodien saktu diena. Un vēl viena saktiņa. Šitā vienkārši tā siena vācot pazaudēta. Tik veida atradums. Kaut kāds ornaments tur bijis, man liekas, ka ir. Nedaudz redzams vēl. Nav signāls. Knaps bija, it kā štruns pat tur nesāk filmēt. It kā viņai otrā pusē ir smuks uzraksts. Nav SS poga. Ļoti labi redzams tagad. Priekšā kaut kāds vēl burts redz nav. BSS. Un zvaigznes kaut kāds. Katrā ziņā. Vai DSS. Vācijas SS. Kaut kas tāds ir jāapstās būt. Pirmo reizi tādu atrod. Katrā ziņā SS ir te. SS poga. Vai poga vai monēta? Drīzāk monēta. Nav tik melna sudrabs tas ir. Vai žetons. Nē, tā sudraba monēta. Tas izkrīt, kamēr pēc kameras aizgāja, jau paspēja apžūt. Kāds skaists rokturīts. Paaugstas lāda atrast ar naudu. Un tad viss sakārtojies. Šeit tāds. Tiešām simpātisks. Lūdzu tikai. Tas nav bijis spūru lādē, tad vajag mazais pūriņš, ja šī tāda rokturi.
Nav jau paredzēja kaut kāds rotājums. Šodien rotājuma diena. Jā, tas ir poga tāda. Baigi vecā nav. Poga, jā. Apsudrabot biezi. No. Aproču poga laikam. Nevar saprast šito te tas lūzuma vieta. Man liekas, ka aproču poga ir nolocījusies. Buņģis, tad turisti ar visādi mēsli. No, kā atradums labs. Nav visdrīzāk vienkapēku. Vienu jau atradis, nefilmēju viņu. Nav gan vienkapēku. Buraķinka tā visdrīzāk. Tā var monētiņa mazā. Nu labi. To vairāk neuznāt. Izstās pēc buraķinkas. Tas solits, tas Lietuvas Polijas. Nu, signāls kā kautai naglai. Tas gredzens vienkārši pļauj. Domāju, jāparoka, jāapstās. Naglas vietā. Nē, nu pirms tam pāris naglas īdraka. Nesāts pirksts, ovāls. Meitene nesājas. Pirkstiņš mazs. Laulības gredzens zemnieku. Labi. Te baigi ērti staigāt. Tā zeme ar tādu mīgs. Signāli tik nav. Visi jau staigājuši. Bet, nu, atradums ir atradums. Nav kaut kādi 40 centimetri. Nezinu, ko es izdracis. Nav kaut kāds spinīgs poga. Kaut kā izstās. Varēs makšķerēt. Nu jā, šits pie kāta. Liekams. Es cik viņai gadu tikai. Nā, vienu roku nenotīrīšu. Baigi dziļi paņēma. Pašā apakšā bija. Nu, ne tā ir upe, makšķernieks. Varbūt, ka rariks. Tie, kas makšķerēt, tūlīt notīrīšu, tad vēl piefilmēs klāt. Kāds izstās. Nu, jauns viņš nav. Nu, notīrīja. Nezinu, vienu roku. Viņš kustās vēl. O, kvalitāte. Tāds neliels. Te iekšā caurumiņš, te to žilku ievēra. To varēs satīt, cik vajag. Nu, sens. Es domāju, ka viņš ir sens. Kaut kāds Latvijas laika visdrīzāk. Misiņš. Galvenais darbojās vēl. Šito piesienu baigi tīna. Tas man izbrīnīja, jā. Viņš jau labus gadus te vārtās iekšā. Viss smuki no misiņa uztaisīts. Smuku mantu. Es domāju, tie, kas ar retro makšķerēšanu darbojās, tie tas tāds artefakts jau būtu. Redzams ar naglām pienaglots. Viena nagla palikos. Čaus laikam gājis pa pļauju. Izkrit viņam. Spola, bre. Nu, kā saulē spīd. Kas tāds ir? Viņš krāsainais metāls. Sudraba krāsā. Atkal nebūs argentīts man. Varat redzēt, pilnīgi atspīd. Šeit viņam maliņa bijusi.
Nu, sit kā krāsainais. Viņam augsts nav tas signāls. Viņš nav tā kā sudraba, viņš tāds 32. Cik viņš spoši. Var redzēt. Man ir tur viens, pat vairāk tie video, jā, pa tiem. Sāku vējš pūs. Gribās, lai saulē viņš smuku spīd, lai jūs redzat. No. Tā sanā izēju jau. Taisīja rotas pēc tam. Nu, drīz jau jāmet miers. Poga. Poga. Mežsarga kaut kāda izstās. Meža sargs. Jānotīra uzmanīgi, tā nevar rīvēt. Es viņu notīrīšu, apstīsimies. Jāsmējās. Šitā man var nojukt, man tur čaus palaboja vienreizē. Tā ir pirmskar Latvijā, vai pažarnieku, vai policistu, vai kaut kāda. Ar 3 zvaigznītēm. Man viņas jūga. Nu, valsts maizē čaus bijis. Tad šī tādas pogas bija. Te ir 3 zvaigznes iekšā. Skanēja briesmīgi, nebija dziļi. Ko viņš te darīja? Gāja un domāja, kamēr pazaudēja pogo. Nu, saiļoja. 1880. gadā. Fišiņi. Viss griežās. Kāds lasķērs. Te vēl bija cer tētiņa eļļīti iekšā, kas sāk tīrīt, te var redzēt to. Nezinu, šitu žilku vēr iekšā. Varbūt, ka te izvēra un tad te izvilka. Kaut kā jau viņi tad iedaboja. Nu, es tur eļļi ielēju. Kā makšķernieks. Nu, man jau bija aizdoma, ka šitā vieta man visvairāk sapriecās. Apstījot, nu, cenas, jā, makšķernieku sports, jā, īpaši Amerikā. Kaut kādi mārciņās var samuldēt. Tas pielikšu tās bildes, jā, tur 195 mārciņas, jā, var šī tāda ripu dabūt. Tikai koks nopuis, jā. Amerikā bija ar sākot no kaut kādiem 100 līdz 400. 400 tam bija marķējums, šitam nav marķējums. No. Tie, kas ir makšķerēšanas fani, jā, viņam šī tāda spolīta dikti patikt, es tā domāju. Kaut es viņas vajag labi saglabājusies. Ar to mūsu hobijs ir interesants, kā es vienmēr saku. Ja. Kaut ko tādu izroc, ja, man godīgi sakot nebija pat nojausmas, bet domāju, ja viņš ir, es padomu laikas pols pazīst. Ja. Es viņu nosaucu par pirmskar Latvijas izrādījās cer tētiņu. Laika, pie koka bijis piemaukts nagla, cer laika nagla vēl šitā izbirusi. 40 centimetru dziļumā paņēma devusiņu. Tā dziļi bija. Melrātors viņu iekašājas. Nu, manā skatījumā labākais atradums. Nu, ko varam apstīties? Kas tas aracies? Jā, šitā ir aizsarga poga. Apstījos, jā, tātad tur nav laukos. Jau katrā mājā bija gandrīz aizsarga. Te vairāk pat nav ko. To, ko domāju, ka sudraba monēta, tas ir tas žetons. Jā, žetons tas 1700 kaut kādi gadi. Jā. Nav sudrabs, jā, tas ir varš. Šitā ir manžeta poga.
Jā, atkal apstījos. Bijusi skaistākā grāga. Pamērīju uz blīvumu, ja neko nesaprot. Tas ir titāns. Jā, kosmosā sūta kosmosa kuģis. Piedeva pie metāla, lai būtu izturīgāks. No ko tur pļavā var darīt titāns bez sajēgas. Jā, bet blīvums tāds arī ir. Ieaugšu atsauksmi. Jā. Ko mēs te sev sarakstīja? Svars, jā, 445, 455 titāns, pēc krāsas atās pats. Jā, atklāts 1791. gadā. Viss urliek. Tagad jau pat gūžas to tur labo ar titānu. Bez sajēgas. Šīs, jā, teiksim, visvairāk, kā jau te teica, jā, sapriecāja. Mušiņmakšķeri saucās. Mušiņmakšķeri, es saprotu, ka tas ir ziemā tad. Tāda maz makšķerīte. Makšķernieki, lai palabo, pielikšu cenas autā, jā, zem 100 eiro neviena šī tāda mušiņmakšķeri nav. Atrad 1880. gadi, jā. Cēra tētiņš. Marķējumu nav, būtu marķējums, būtu $400, jā, bez marķējumu. Tur 130, 200. Viss griežās, jā, es jau demonstrēju. Eļļīte. Vēl bija cara laika eļļite. Mazliet, ka es viņu sāku tīrīt, bija nākus ārā. Nezinu. Apstījāmies jau. Jā. Diametrs aptuveni 5 cm, jā, viņi tā ar savus kaut kādu 2 colu spola Amerikā. Tāds tas meklējums. Jā, par spolīt vislielākais prieks. Titāns, nezinu, iegūs plauktā. Nezinu. Kur radies titāns, jāzina, tad tāds, tik tiešām vientuļ vieta. Šķēma kaut kāda, bet būtu vēl tur kaut kas, tur nekas, viens titāns tikai. Jā, salīdzinoši netālu tā spolīti. Kāds varbūt nevis uz mušiņas, uz titānu ķēris zīves. Es mūdu, protams. Ko, ar to tad arī beidzam un tad līdz nākošiem, jā, meklējumiem.